Čau visiem, mani sauc Amanda, un šajā video es jums parādīšu pamācību grimam, kuros krāsoju, kad es gribu izskatīties perfekti. Man ir normāla āda, un es izmantoju produktus, kuri labi izskatās uz manas ādas, tāpēc, ja, piemēram, tev ir taukaina āda, varbūt neņem vērā manus produktu ieteikumus tieši sejas grimam, piemēram, tonālo vai konsīleri vai pūderi, jo diez vai uz tavas ādas labi strādās šie produkti. Bet, ja tev ir normāla sausāda, tad tev varētu arī patikt šie produkti. Es sākšu, protams, ar sejas sagatavošanu. Es izmantošu šo It Cosmetics Confidence in a Cream sejas krēmu uz tīras sejas ādas. Es domāju, jūs jau to zināt, bet sagatavot sejas ādu ir nenormāli svarīgi, jo tad, pirmkārt, kosmētika uzklājās nenormāli labi. Un arī labi sagatavojot sejas ādu, kosmētika vienkārši labāk izskatās dienas laikā un labāk turās. Šis krēms arī ir paredzēts tieši pirms kosmētikas, bet šo krēmu, protams, arī var izmantot ikdienā, jo šiem krēmam ir visādas labas īpašības ikdienas lietošanā, bet šis krēms ir tik dārgs un šis krēms padara manu sejas grimu tik labi, tiešām kosmētika tik labi izskatās pēc šī sejas krēma uzklāšanas, ka es domāju, nē, šis krēms ir pārāk būžī, lai es viņu vienkārši ikdienā iztērētu, tāpēc, jā, šo krēmu es atstāju tieši sejas ādas sagatavošanai pirms kosmētikas. Protams, ir vēl jāuzklāja acu krēms, bet īstenībā pēdējā laikā es neesmu tik būžī, un es vienkārši atlikumus uzklāju zem acis, un I'm ready to go. Ziniet, bet ne visi sejas krēmi un acu krēmi labi sadarbosies ar kosmētiku, tāpēc tāda problēma arī tev var būt. Citi acu krēmi īstenībā ir baigi biezi priekš kosmētikas, un tad tas konsīleris arī neizskatās baigi labi, tāpēc, ja tev ir tāda problēma, tad pamēģini izmantot tādu kā acu serumu, kurš ir tā kā šķidrāks. Tā, es ļaušu šiem krēmam nedaudz iesūkties pirms primera uzklāšanas, un tagad es krāsošu uzacis. Sākumā vienkārši izķemēšu uzacis. Es īstenībā katru reizi uzacis krāsoju savādāk, vienkārši pēc garstāvokļa. Šoreiz es izmantošu uzacu pamādi, es izmantošu šo Anastasia Beverly Hills uzacu pamādi, un vienkārši iezīmēju uzacu formu. Īstenībā jūs pat nevarat iedomāties, cik ļoti es ienīstu šo soli. Tā kā es tā ienīstu krāsot uzacis. Tas visticamāk ir tāpēc, ka man nepatīk nekad rezultāts. Tātad šo astīties iekrāsoju tumšāk, un šeit ar atlikumiem es uzkrāsoju tādu svītru, un tad ar otiņas pusi izķemēju. Tagad es tik ļoti nekoncentrējos, lai forma būtu perfekta, jo es pēc tam pielabošu formu ar konsīleri. Tad es paņemu nedaudz uzacu ziepes, es izmantošu šīs pa Ese Brow Story uzacu ziepes, tā pavisam nedaudz. Un šo produktu tā nedaudz izbraucu cauri uzaciņu, lai tie matiņi stāv vietā. Un tad ar pirkstu tā nedaudz uzspiežu. Pats svarīgākais solis. Paņemu konsīleri un izlaboju šo briesmīgo formu. Tagad uzklāšu primeri. Es izmantoju šo Douglas Skin Augmenting Serum primera. Man šķiet, ka šis primeris ir tāds diezgan smags un ļoti mitrinošs, bet man nenormāli patīk šis primeris. Sausai ādai vispār rīktīgi labi. Es vienmēr uzlieku par daudz. Šis primeris piedod ādai tik skaistu mirdzumu, man nenormāli patīk. Bet šis primeris ir tiešām ļoti labi
jāiestrādā ādā savādāk. Man, piemēram, tonālais pēc tam lobās nost, ja es neesmu šo primeri kārtīgi iestrādājusi ādā. Tāpēc, jā, es uztaisu tādu normālu sejas masāžu un beigās es vēl šādi ietapinu to primeri iekšā sejā, lai tā kā viņš rīktīgi ir iestrādāts sejas ādā. Jūs paskatāties, kā mirdz mana sejas āda. Es dievinu šo primeri. Acu grims. Sākumā sagatavošu acu plakstiņu. Pēdējā laikā es izmantoju konsīleri, es nezinu. Mans mīļākais acu primeris ir izpirkts jau cik ilgu laiku. Tā ir, ka es viņu visu laiku tik tā kā pieminēju. Un vispār tas acu primeris pats par sevi man šķiet ir tāds diezgan populārs. Tāpēc, jā, es kaut kā pēdējā laikā iztieku ar konsīleri un tīri labi strādā. Jā, uzklāju konsīleri uz plakstiņa un izpludinu ar sūklīti. Tagad ar šādu otiņu es uzklāšu pūderi pāri visam plakstiņam un tad, kad jūs nostiprināt konsīleri, jūs paskatāties, vai konsīleris jau nav sagājis rieviņās, jo tad, kad tu viņu nostiprini, viņam jābūt perfektam. Jā, tāpēc, ja tu redzi, ka konsīleris jau ir sagājis rieviņās, tad pirms pūdera uzklāšanas papludini un reāli es mēģinu nemirkšķināt, vai lai ir nostiprināts plakstiņš, un uzreiz likt pūderi uzreiz likt pūderi pāri. Kāpēc es daru šo soli? Jo kādreiz es nedarīju šo soli un uz jau nenostiprināta konsīlera liku acainas, jo tad viņas baigi labi pieķerās un pigmentētas. Bet man kaut kā vieglāk ir pludināt acainas, ja tas konsīleris ir nostiprināts jau un nav slapjš, tad es nezinu, acainas kaut kā baigi labi pludinās un arī konsīleris tā kā nekrīso, nu, ka nesaiet rieviņās, tāpēc, jā, es kaut kā esmu sākusi uzreiz nostiprināt. Tātad mans go-to izskats uz ballītēm un tā, kad es gribu izskatīties labi, ir kaķets. Tāpēc es uzklāšu skoču, lai vienkārši ir vieglāk dzīvot. Skoču es vienmēr uzklāju vienkārši pēc sajūtām, kaut kā mēģini līmēt, līdz tev sanāk riktīgi labs tutorials. Ziniet, kā es nelīmēju pārāk stāvus viņu un ne pārāk lēzini, tā kā kaut kur pa vidu, bet man katru reizi man šķiet sanāk savādāk. Pats galvenais, lai abi skoči ir kaut kā plus mīnus vienādi. Tas ir pats galvenais. Mans skoči izskatās apmēram šādi. Nezinu, varbūt jums būs vieglāk saprast, paskatoties. Šajam izskatam es izmantošu šo Huda Beauty Empowered paleti. Es tā dievinu šo paleti. Tas vienkārši nav normāli, cik ļoti es dievinu šo produktu. Godīgi sakot, man šajam kaķets izskatam nav tādu perfektu soļu, pēc kuriem es sekoju, jo es tik bieži nedzeru, lai krāsotos šajā izskatā tik bieži. Tāpēc, jā, es vienmēr pēc sajūtām un pēc krāsām, jo diez vai jums arī būs tādas pašas krāsas kā man, un jūs arī vienkārši plus mīnus mēģināt ar toņiem vienādi darīt. Tas bija loģiski. Kas man nenormāli patīk šajā paletē, ka šeit ir divi krēm toņi. Nenormāli patīk. Man vispār nebija bijusi paleta, kurām iekšā ir krēm toņi, un tas ir tik ģeniāli. Jo tieši kaķets izskatam man patīk izmantot krēmīgo acu zīmuli, lai tā melnā krāsa riktīgi izceļas, bet tagad es esmu būžī. Es nepabeigšu to teikumu. Es esmu riktīgi būžī, tāpēc es izmantoju no šīs paletes to melno krēmīgo toni. Šis tonis tik nenormāli labi pludinās un ir tik pigmentēts. Es reāli mīlu šo paleti vienkārši. Ņemu tādu kantainu, tievu, taisnu otiņu un uzkrāsoju pavisam
tievu līniju. Bet jā, ja tev nav šādas kremīgas acu ēnas, tad dari tā kā es iepriekš un izmanto acu zīmuli, kurš tā kā labi pludinās. Man riktīgi patīk tas Maybelline Colossal kaut kāds tā kā melns iepakojums ar dzeltenu vāciņu. Man patīk tas, un man šķiet tas zīmulis maksāja kaut kādus 3 vai 2 eiro, tā kā jā, riktīgi labi. Šajam solim ir viena ļoti svarīga detaļa. Un šīs detaļas dēļ citreiz man nesanāk šis izskats perfekts. Karoč, šī līnija, jūs redziet, kad es atveru aci, šeit sākas manā tā acu līnija. Un tu gribi, lai tas laineris nebūtu pāri tajai acu līnijai, jo tad būs par resnu tas laineris. Tāpēc tu gribi tādu super tievu to melno svītru, lai labākajā gadījumā viņa pat nepieskarās tajai līnijai, jo tad tā kaķets izskatīsies vislabāk. Un šo melno līniju es iekrāsoju līdz pusacī, tā kā līdz kaut kur šajienai. Ņemu šādu garenu pludināšanas mazu otiņu, kas ir Morphe M152 otiņa, perfekta otiņa šajam solim. Un papludinu tā kā nedaudz to laineri, bet es saku, nepārcenšaties un nepadariet šo līniju pēkšņi riktīgi resnu. Es ceru, ka man sanāks, jo ļoti bieži es tā kā aizraujos ar pludināšanu un pārpludinu, un tad man sanāk resns laineris, un tad, it kā ir smuki, bet vienkārši nav tā efekta kaķets. Es pludinu ar tādām berzēšanas kustībām, tā kā šitā uz sāniem. Tagad ar to pašu otiņu es uzklāšu tumši brūnu krāsu, tā kā uz robežiņas, lai tur sākas tāda kā pārējā. Šādi ietapinu to krāsu. Un tad atkal to pludināšanas otiņu un berzēju līdz tādā skaistā papludinātā maliņā. Tagad ar to pašu pludināšanas otiņu es baigi nemainu šajām izskatam otiņas, jo īstenībā šo pludināšanas otiņu es vēl neesmu neesmu likusi acu ēnās, tikai ar tīru otiņu pludinu. Tagad es ņemu to pludināšanas otiņu un tādu ļoti gaiši brūnu krāsu ļoti nokratu. Es gribu, lai uz turienes ir ļoti maz produktā. Un tā super vāji iepludinu šo krāsu maliņā. Super vāji, tāpēc, ka es negribu pārcensties ar tās līnijas izpludināšanu, bet īstenībā es tā skatos, man šķiet, ka man tā līnija ir parasnu. Tagad ņemu tādu mazu pludināšanas otiņu. Šī ir Morphe M506 otiņa. Šī ir reāli mana mīļākā mazā pludināšanas otiņa. Vienkārši dievinu. Un ņemu tādu super gaišu brūnīgu krāsu. Un iepludināšu locījuma līnijā. Tādām šādām kustībām. Nedaudz arī apaļveida, tā kā vienkārši iepludiniet to toni locījuma līnijā. Un vēl man ļoti patīk šo toni iepludināt šeit zem uzacs, lai izceltu tā kā šo vietu un tur ieplūst iekšā deguna kontūrā. Nezinu, es kaut kā to redzēju, kad Kailijas Dženeres vizāžists tā dara, un es nevaru, tad, kad es krāsoju kaķeci, es vienmēr to daru, jo es nezinu, man tā patīk, kā izskatās. Es gribu atkal patumšināt to lainera līniju melno, tāpēc es ņemu melnas acuēnas to kantaino otiņu un iekrāsoju atkal tādu lainera līniju, lai vienkārši
atgrieztu dzīvē to melno līniju. Tā super vāji to melno krāsu arī ienesu šeit līdz galam, bet tā super vāji, jo, nezinu, es negribu, lai tur ir tāds izteiksmīgs lineris. Jā, kaut kā šādi, ka knapi var redzēt. Tad es ņemu atkal to gareno pludināšanas sotiņu, tumši brūnu krāsu, super minimāli uz otas, un papludinu to melno līniju, lai tā līnija nav tik izteikta. Tad ņemu to mazo pludināšanas sotiņu un bez nekāda produkta virsū šādi pārēju pāri visam, lai vienkārši viss riktīgi tur saplūst kopā. Tā, un acu grimam pēdējais solis, kas būs gaumes jautājums. Jūs varat izmantot spīdumiņus, ja jūs gribat. Vēl jūs varat uzklāt gaiši brūnu krāsu, jūs varat uzklāt gaišāku krāsu vai ādas krāsu. Tā kā tiešām šis ir gaumes jautājums. Šoreiz man garstāvoklis ir uz tādu, es pat nezinu, uzklāšu tādu, pamēģināšu tādu ādas krāsu. Un ar plakanu otiņu uzklāju uz plakstiņa, pārēju atkal pāri ar mazo pludināšanas otiņu, lai viss tur tā kārtīgi saplūst kopā. Un tas būs arī viss acu grimam. Tagad ātri pabeigšu otru aci. Beidzot sākas mana mīļākā daļa - sejas grims. Sākumā uzklāšu šo MAC Fix-It Magic Radiance spreju, kurš ir pirms lietošanas kārtīgi jāsakrata. Es nedaudz piesedzu acis, jo es negribu, lai šis sprejs tiek uz acīm. Tātad, kāpēc es vispār lieku šo spreju, jo man patīk tāds riktīgi glowy grims, un šis ir viens no soļiem, lai panāktu tādu glowy grimu, jo šis sprejs iedod tādu riktīgi labu mirdzumu. Es uzklāju šo spreju pirms es uzklāju kosmētiku un pēc, bet šis nav fiksācijas sprejs, šis ir vienkārši sprejs, lai iedotu tev to mirdzumu, tur ir vitamīns C, un vēl tur ir visādas labas lietas, kas ļoti profesionāli, kas mitrina ādu, tāpēc sausai ādai ir riktīgi labi, bet šis nav fiksācijas sprejs. Tad, kad tas sprejs ir nožuvis, es uzklāju šo Anastasia Beverly Hills Dewy Set fiksācijas spreju, arī kārtīgi sakratu. Man patīk uzklāt fiksācijas spreju pirms kosmētikas uzklāšanas, jo tas tā kā izlīdzina sejas ādu un arī palīdz noturībai. Vispār šis sprejs arī ir domāts, lai iegūtu to mirdzošo ādas efektu, tāpēc, jā, ja tev patīk tas mirdzošais ādas efekts, šis būs labs sprejs. Tagad man āda spīd, un lai stās, mēs varam sākt ar tonālo krēmu. Es izmantošu šo Dior Forever Skin Glow tonālo krēmu. Sākumā uzspiežu uz rokas, tad nedaudz iemērcu sūklīti, patapinu pret roku un tad tikai uzklāju. Es jau par šo tonālo filmēju TikToku, un tie, kuri redzēja, zina, ka es tā dievinu šo tonālo krēmu. Šis arī tonālais krēms būs piemērots vairāk sausai ādai. Šis tonālais krēms ir mitrinošs un piedod tik labu mirdzumu sejas ādai, un es nezinu, āda izskatās reāli perfekti ar šo tonālo, bet, šis tonālais ir diezgan dārgs. Tā, kamēr es te pludinu, es jums izstāstīšu vēl kādi tonālie. Man patīk tā kā lētākas versijas. Man riktīgi patīk šis Me Cosmetics Velvet Radiance Face Base tonālais krēms. Tad man patīk šis Paese Long Cover Fluid. Ar šo tonālo krēmu arī āda izskatīsies riktīgi labi. Tad vēl lētākā versija ir šis Maybelline Super Stay Skin Tint. Es
dievinu šo tonālo krēmu. Man drīz jau būs pudelīte beigusies. Un vēl lētāka versija, man patīk šis Catrice Tinted Serum Foundation, bet šis ir diezgan vājas sedzamības, bet tāpat tāda izskatās riktīgi labi. Man īstenībā šķiet, ka tonālais ir tik svarīgs solis sejas grimā, jo ja tev būs labs tonālais, tad tavs sejas grims izskatīsies tik labi, jo āda uzreiz izskatās tik labi, tāpēc, ja tev patīk krāsoties, es teiktu, ka ir vērts pamēģināt nopirkt dārgāku tonālo. Vēl es uzklāju tonālo uz ausīm, tā pavisam nedaudz, lai ausis nav tik sarkanas un viss ir vienā tonī. Jūs vienkārši paskatāties uz manu sejas ādu. Es mīlu, dievinu šo tonālo krēmu. Tālāk koncealeris. Uzklāšu šo Dior Forever Skin Correct koncealeri. Šis koncealeris ir pilnas sedzamības un tāds diezgan trekns, tāpēc esiet uzmanīgi, uzklājiet ļoti maz. Īstenībā koncealeris pats par sevi ir jāuzklāj ļoti maz, jo jūs zem acs gribat pēc iespējas mazāk produkta, tāpēc es arī neuzklāju tonālo krēmu zem acīm, jo tur vajag ļoti maz produktā. Un, ja, piemēram, jums nepietiek ar koncealera sedzamību, neklājiet 50 kārtas, bet vienkārši pamēģiniet kādu sedzošāku koncealeri, jo citiem cilvēkiem nav tik izteikti tie zilie loki, tāpēc pietiek ar tādu vājas sedzamības koncealeri. Tāpēc labāk vienkārši jau sākumā nopirkt koncealeri, kas ir jūsu vēlmēm atbilstoši, tā kā sedzamības ziņā. Šajam koncealerim ir tik laba sedzamība, jūs paskatāties uz manu acis apakšu, bet nedaudz lētāks ieteikums, labi nedaudz, bet riktīgi lētāks ieteikums no manis ir šis NYX Cosmetics Bare With Me seruma koncealeris. Es dievinu šo koncealeri. Nenormāli labs koncealeris. Tagad sāksim ar krēmveida produktiem. Uzklāšu šo Maybelline Face Studio Contour krēmveida bronzeri, kurš ir pie pēdējās dzīvības. Tā kā jūs paskatāties, cik tur ir maz tumšā toņa. Par krēmveida bronzeri. Man personīgi labāk patīk bronzeris. Es kontūru vispār neizmantoju. Es nezinu, man kaut kā... Es esmu vairākas reizes mēģinājusi, bet man vispār nepatīk, kā uz manis izskatās kontūra. Un, jā, tāpēc es vispār kontūru neizmantoju, izmantoju tikai krēmveida bronzeri. Krēmveida bronzeri es pludinu īpašā veidā, ko es iemācījos no Makeup by Mario. Es vienreiz izmēģināju, un tagad es vispār nevaru savādāk uzklāt krēmveida bronzeri. Pirmkārt, es krēmveida bronzeri pludinu ar otiņu. Šī ir NYX Cosmetics tonālā krēma otiņa, bet es kaut kā sāku lietot šo otiņu krēmveida bronzerim un perfekti strādā, jo redziet, viņa tāda slīpa un nereāli labi pludinās. Es nekad nepludinu bronzeri ar sūklīti. Gandrīz visi pludina ar sūklīti, cik es skatos, bet es nezinu, kāpēc man nepatīk, ka sūklītis ir tāds mitrs, un labi, viņš nav tik mitrs, bet man vienkārši nepatīk, ka tur ir ūdens kaut vai ļoti minimālā daudzumā. Man šķiet, ka nepludinās tik labi kā ar otiņu. Jā, tāpēc es pludinu tikai ar otiņu. Un krēmveida bronzeri es neklāju uzreiz uz sejas, jo es kā sāku šo tehniku, tagad man kaut kā šķiet, ka šādi uzklājot uz sejas, es izjaucu pamata bāzi un tā kā, ka izskatīsies nesmuki, tāpēc es vispār šo produktu nelieku uz sejas. Man izlādējas kamera. Un es beidzot esmu atpakaļ. Tātad es neuzklāju krēmveida bronzeri pat taisno uz sejas, bet ar otiņu šādi paņemu produktu un tad uzklāju uz sejas ar tādām tap kustībām. Nekādā gadījumā šādi nelieciet, jo tas izbojās sejas pamatu. Vienkārši
šādi iestrādājiet ādā produktu un jūs redzat, cik perfekti izpludinās šis produkts. Es kādreiz nemaz neuzklāju vispār krēmveida bronzeri, jo es, godīgi sakot, nemaz nemācēju uzklāt. Bet tagad, kā es sāku šādi uzklāt krēmveida bronzeri, es vairs nevaru neizdarīt šo soli. Tā kā es nevaru uzkrāsoties, ja es neuzklāju krēmveida bronzeri, jo, manuprāt, tad, kad uzklāja krēmveida bronzeri, grims izskatās daudzreiz labāk, tā kā vaigu kauli izskatās 10 reizes labāk, jo, manuprāt, krēmveida bronzeris nav salīdzināms ar pūdera bronzeri, jo tagad, kad es uzklāju tikai pūdera bronzeri, tad neizskatās vienkārši tik labi, tā kā izskatās labi, bet ar krēmveida bronzeri apakšā izskatās perfekti. Un ja tev ir tāda problēma, ka uzklājot bronzeris uzklājās pleķos un vienkārši neizskatās skaisti, tad pamēģini krēmveida bronzeri, jo ar krēmveida bronzeri vispār nav tādas problēmas, izskatās tik dabīgi, tik perfekti. Un ja tev nepadodas uzklāt krēmveida bronzeri, tad noteikti pamēģini ar otiņu, jo es saku, man nepatīk uzklāt šo produktu ar sūklīti, vispār ne, tikai ar otiņu un tikai šajā tehnikā. Es kā sāku uzklāt krēmveida bronzeri tieši šajā tehnikā, mans grims izskatás tik nenormāli labi. Tad es uzklāju krēmveida bronzeri, protams, ka uz vaigu kauliem šeit, tad es uzklāju uz pieres sāniem, nedaudz tā kā šeit augšā, tad es uzklāju arī zem deguna un ar atlikumiem, tā kā pavisam nedaudz gar sāniņiem. Un vēl es uzklāju šeit zoda apakšā un te gar sāniem tādā kā ielociņā un vēl nedaudz zem lūpas. Šeit. Un tad ar atlikumiem es iekrāsoju nedaudz šeit, bet tiešām ar atlikumiem. Es nevaru, šis solis padara sejas grimu tik labi. Jūs redzat, cik šis bronzeris ir perfekti iepludinājies ādā. Es dievinu. Tālāk, krēmveida vaigu sārtums. Es saku, es dievinu krēmveida produktus. Manuprāt, krēmveida produkti padara sejas grimu vienkārši nākošajā līmenī. Noteikti iesaku izmēģināt. Krēmveida vaigu sārtumam es izmantošu šo Stila Convertible Color vaigu sārtumu Tonī Lilium. Šo produktu uzklāšu ar Douglas 204 Flat Buffer Foundation otu. Šis produkts pludinās kā sviests. Nopietni, es tā dievinu šo produktu. Es jums tūlīt parādīšu, cik viegli uzklājas šis produkts. Arī nedaudz iemērts otiņu produktā un iepludinu. Tā kā šajam produktam nevajag nekādu piepūli pludināšanai. Viss parādīšu uz otras puses. Viss. Un tik nenormāli labi izpludinās. Šis produkts ļoti iesaku. Vispār es vaigu sārtumu uzklāju nedaudz virs bronzera, tā kā šeit. Tā ar krēmveida produktiem viss. Man patīk pēc krēmveida produktu uzklāšanas pārsmidzināt pāri fiksācijas spreju, lai nostiprinātu krēmveida produktus. Man vispār patīk fiksācijas spreju uzsmidzināt pa vidu soļiem krāsošanās, jo tad ir noturīgāks grims. Jūs paskatāties uz manu sejas ādu. Vienkārši dievinu. Tā, tagad, kad fiksācijas sprejs ir kārtīgi nožuvis, ņemšu Maybelline Fit Me pūderi, Tonī Translucent. Karočajā šo balto pūderi, lielo pūdera otu un nostiprināšu visu sejas grimu.
šādi pārēju pāri visam sejas grimam, lai kārtīgi nostiprinātu visus šķidros un krēmveida produktus. Pūderi arī nekādā gadījumā neuzklājiet šādi. Uzklāju ar šādām tap, tap, tap kustībām. Viss notiek ar šādām kustībām, jo tu negribi izkustināt no vietas to, ko tu esi uzklājusi uz sejas, tāpēc uzklāju tikai šādi. Tā, tagad nostiprināšu acis apakšu. Kā jau redziet, konsīleris ir nedaudz sagājis rieviņās, tāpēc sākumā ar sūklīti papludinu acis apakšu, lai tur viss izskatās labi, lai konsīleris nav rieviņās. Tā, tad uzreiz ņemu to pašu otiņu, ar ko es sākumā nostiprināju uz acīm konsīleri, un ar to Fit Me pūderi šādi nostiprinu acis apakšu, arī ar šādām tap, tap, tap kustībām. Man personīgi vislabāk patīk acis apakšu nostiprināt ar mazu otiņu. Citiem patīk izmantot powder puff, bet priekš manis tad ir pārāk daudz pūdera, un man kaut kā vislabāk patīk ar mazu otiņu nostiprināt, un tad tas pūderis uzklājās tādā mazā kārtiņā un arī riktīgi labi iepludinās. Ar šo pašu otiņu nostiprinu arī šeit, lai tur kārtīgi tiek pūderis klāt, jo ar lielo pūdera otu tur tā kā netiek tik labi klāt. Atkal bronzeris, jā, es dievinu bronzeri. Šoreiz tas būs pūdera bronzeris, Maybelline City bronzer. Un uzklāšu turpat, kur es uzklāju krēmveida bronzeri, jo man patīk, ka ir riktīgi bronzīga seja. Un vispār šādā tehnikā uzklājot grimu, grims ir daudzreiz noturīgāks. Ja tu sākumā uzklāja krēmveida produktu un pēc tam pa virsu to nostiprini ar pūdera produktu, tad riktīgi labi turās grims. Tā, tagad izgaismotājs. Izmantošu šo stila izgaismotāju Toni Kitten. Uzklāšu šeit, nedaudz arī šeit, un tad ar atlikumiem nedaudz šeit, uz degungala, nedaudz arī uz zoda. Tagad paņemu plakanu otiņu un uzklāju zem uzacs, un šeit tādu mazu līniju. Vēl izskatās arī riktīgi labi, ja jūs izgaismotāju ieklāsiet kaktiņos. Tagad uzkrāsošu skropstas ar Lancome Hypnose Absolute Noir, tas nosaukums. Skropstu tušu šeit man nav ko piebilst, jo jūs protat krāsot skropstas. Vispār man ļoti patīk šī Sky High Maybelline skropstu tuša. Es parasti izmantoju to skropstu tušu, bet man uzdāvināja to Lancome tušu, un tagad es testēju, vai man patīk tā labāk. Tagad es uzklāšu atkal šo bronzeri, bet zem acis apakšas šeit nedaudz iepludināšu. Uzkrāsoju skropstu tušu arī uz acis apakšas. Es zinu, ka tajā bildē man bija ūdens līnijā melns acu zīmolis, bet man kaut kā šoreiz negribās krāsot melnu acu zīmoli. Bet jā, ja jūs gribat tādu dramatiskāku efektu, tad uzklājiet vienkārši melnu acu zīmoli ūdens līnijā divās kārtās. Tagad ņemšu fiksācijas spreju un kārtīgi uzsmidzināšu. Tiešām kārtīgi uzsmidzināšu, bet baigi neizraujieties uz acu grima, tāpēc, ka tad acu grims nedaudz var izplūst, un to jūs negribat. Bet es tā dievinu fiksācijas spreju, tiešām uzklājiet daudz.
Pats galvenais, kamēr jums ir slapja seja, vispār nekustiniet vaipstus un uzreiz žāvējiet, jo īstenībā, ja jūs uzklāsiet par daudz, tad var sākt tecēt un tad grims nebūs labs. Man tā ir gadījies, bet vienkārši patīk rītīgi daudz uzklāt fiksācijas spreju, jo, manuprāt, fiksācijas sprejs tā kā sapludina sapludina visus produktus skaisti kopā un grims izskatās uzreiz daudzreiz labāk. Protams, fiksācijas spreju izmanto it kā arī noturībai, bet es galvenokārt izmantoju dēļ šī, ka visi produkti tik labi saplūst kopā un grims izskatās uzreiz labāk. Šis Anastasia Beverly Hills sprejs dod tik labu spīdumu, ka man nemaz neprasās uzklāt vairs šo mekā produktu, tāpēc, jā, es neuzklāšu beigās to. Lētāki fiksācijas spreji, kuri man patīk, šis Maybelline Lasting Fix fiksācijas sprejs, un vēl lētāks man patīk šis Catrice Prime and Fine Multi-Talent Fixing Spray. Tā, tagad palika pēdējais solis lūpas. Lūpu zīmuļus es īstenībā katru reizi krāsoju citādākus, tā kā vienkārši pēc garstāvokļa. Šoreiz es izmantošu šo NYX Cosmetics Suede Matte Lip Liner Toni London. Tātad lūpu zīmulis uzklāju šādi nedaudz zem lūpu līnijas šeit, un tad šeit krāsoju pa lūpu līniju. Tikai pa vidu uzklāju zem, lai tā kā lūpām ir tāds pufīgāks efekts. Un augšējo lūpu es krāsoju šeit arī pa lūpu kontūru, un šeit tā kā čut pāri, un šeit es tā kā nedaudz savienoju tā kā tos kalniņus, lai te arī pa vidu ir tā līnija, jo pēc tam, ka uzklās lūpu spīdumu, tad izskatīsies tik pufīgas lūpas, ja šādi dara. Un jā, šeit arī garsānajām iekrāsoju arī nedaudz kaktiņus. Šeit arī nedaudz, lai tāds bišķiņam brē efekts. Jo es uzklāšu caurspīdīgu lūpu spīdumu. Un, ja jūs skatāties manas video, jūs jau zināt, kādu lūpu spīdumu es izmantošu, jo es savādāk nevaru. Es izmantošu šo Maybelline Lifter Gloss lūpu spīdumu Toni Ice. Es dievinu šo lūpu spīdumu, tas nav vispār nekāds noslēpums, ik īpaši šo toni, šis tonis ir perfekts. Un uzklāju tāpat kā te lūpu zīmuli, tā kā nedaudz te pāri, tad būs tādas pufīgākas lūpas šeit arī. Jā, un sānos. Man atkal izlādējās kamerā. Es nezinu, es kādreiz pabeigšu šo video. Bet jā, šāds ir gala rezultāts. Šis grims ir tieši pa manai gaumei, tieši kā man patīk krāsoties, kad man vajag labi izskatīties. Man nenormāli patīk kaķets ar pufīgām, spīdīgām lūpām, mirdzošu sejas grimu. Es zinu, ka šis grims nebūs visiem pa ceļam, visiem pa gaumei, tāpēc, ka daudziem varētu nepatikt tik spīdīga seja, bet man nenormāli patīk, kad seja tā mirdza. Tāpēc es arī izmantoju šajā rutīnā daudzus sejas produktus, kuri ir tieši domāti, lai iegūtu šādu mirdzošu grimu. Es nespēju noticēt, ka es atkal tā centos, tik ilgi krāsojos nekam. Tā kā es iešu tūlīt taisīt ēst un pāēdīšu un rediģēšu šo video, tā kā man nekur nav jāiet. Šis grims ir tik labs, tā kā katru reizi, kad es uzkrāsoju šo grimu, man nomainās attieksme, tā kā es uzreiz palieku par citu cilvēku. Es ceru, ka tev šis video likās noderīgs, un ja tu arī mēģināsi uzkrāsoties pēc šīs pamācības, ka tev viss sanāks un izskatīsies riktīgi labi, tad mēs tiekamies nākošajā video. Atā!